jaunajām nedēļām. Un man jāicināja, lai es arī šeit izdalītu savu liecību par Dieva varenajiem darbiem savā dzīvē un par to tieši, kā Dievs mani atveda. Tas varbūt būs nedaudz tāds garāks stāsts, bet centīšos tādiem lieliem elpas vilcieniem tam izskriet cauri. Man sauc Madara, kā jau jūs dzirdējat, es dzīvoju Rīgā, un tā ir arī mana dzimtā pilsēta. Bet es esmu augusi neticīgā ģimenē, es nenāku no kristīgas ģimenes, bet jau pašā bērnībā, cik vien tiešām bērns var sevi atcerēties, jau 4, 5, varbūt 6 gadi, mani saistīja tādas, var teikt, garīgas lietas, cik, protams, es to izpratu, kas ir garīgs. Bet, es domāju, ka tas ir interesanti, kad varētu būt, kad Dievs ir radījis šo pasaules, par to bija domājis, man likās, kā tas ir iespējams, kad no 2 cilvēkiem radās visi cilvēki. Un mammai es nerad jautāju, vai tad jau sanāk, mēs visi esam radinieki un tā. Un viņi neko man tā īsti nemācīja to paskaidrot. Es arī ticēju eņģeļiem, garīgām būtnēm. Man likās, ka noteikti ir eņģeļi. Es īsti nezinu, kurš par viņiem bija lasījusi, bet man pilnīgi pārliecība, ka eņģeļi ir un viņi ir ar mani. Un 8 gadu vecumā arī es iemācījos tēvreizi, man to iemācīja vecmāmiņa, jo man naktīs parasti dažkārt bija ļoti tā kā bail un es nevarēju aizmigt, man bija nemieši un teica, iemācies šo un tad tu noteikti to noskaiti pirms gulētiešanas, un tev paliks vieglāk un tu varēsi aizmigt. Un tā arī bija, es iemācījos, bet tur jau arī rakstīts par Jēzu un par Dievu, bet kā 8-gadīgiem bērnam es īsti neko nejautāju, man viss likās pats par sevi saprotams. Un tā es arī skaitīju šo tēvreizi un vienmēr ļoti labi arī aizmigu, tas palīdzēja, bailes pazuda. Un it kā šad tad arī es biju gājis līdz vecmāmiņai baznīcu, luterāņu baznīcu, man ģimeni vairāk pieder tā kā vairāk tādiem kā luterāņu ticības, cik pieder, vienkārši skaitās. Un arī tētis man nosot kādreiz vedis uz baznīcu, bet es gan to neatceros. Un savā ziņā tā nebija tāda dziļa būšana iekš kristietības, jo manā ģimenē par Dievu nerunāja, un tas vispār nesaistīja tādu materiālistiski, vai teikt, tas materiālistisks kā ģimenē esmu augusi. Bet tad manā dzīvē notika kāda traģēdija, kas tomēr uzskatu ir liela Dieva vadība un nav nejaušība. 11 gadu vecumā es un mana ģimene, tas tajā brīdī bija mana mamma, viņas draugs, un šī drauga dēls cietām ļoti smagā autoavārijā. Es pamodos šajā mašīnā, es neko nevarēju saprast, tas bija ziemā, 25. decembrī, Ziemassvētkos. Es pamodos, es neko daudz nevarēju saprast, tikai to, ka man ļoti sāp roka un kājas. Mana mamma visu laiku kaut ko nesakarīgi atkārto, bet šis viņas draugs nemaz nebija pie samaņas. Un viņa dēls nemaz nebija mašīnā, bet es pamanīju, ka viņš turpat ārā ir un kaut ko staigā. Bet tad pie mūsu mašīnas pienāk pēkšņi kāds vīrietis, un viņš saka, nebaidieties, neuztraucieties, es esmu mācītājs, lūgsim un skaitīsim tēvreizi. Un mums nebija jautājumi tajā brīdī, mēs neticam, mēs neesam kristieši, mēs vienkārši skaitījām, gan es, gan mana mamma, mēs skaitījām tēvreizi. Un es ticu, ka tajā brīdī tiešām pār mums bija arī Dievs un viņa eņģeļi, kas deva svētības tālāk. Ātrie atbrauc, aizveda mani uz slimnīcu, es biju reanimācijā, man bija laustas abu kāju augšstilbi un arī lausta labā roka un, protams, arī smadzenes atricinājums. Mana mamma bija reanimācijā, veselu mēnesi viņa gulēja bezsamaņā, viņai tika sasistas visas iekšas, arī dažādas operācijas, bet savā ziņā viņa tika uz kājām, tā staigāt un atgriezties reālajā dzīvē ātrāk nekā es, jo tas tāds ilgstošāks process. Manas mammas draugs gāja šajā autoavārijā bojā uzreiz, un es uzskatu, ka tas ir, traģiski, bet tas ir tāds upuris, ko es nevaru nenovērtēt, jo, ja viņš nebūtu šo mašīnu šajā avārijas brīdī sagriezis vairāk uz sevi, tad mana mamma būtu mirusi, un es arī šeit nestāvētu, jo es atrastos ratiņkrēslā, jo man tas krēsls, mammas krēsls būtu ietriecies kājās vēl dziļāk, un tas noteikti būtu salauzis ceļus. Un šis viņa dēls bija visveselākais no mums, viņam bija tikai sasista kāja un tā, bet, protams, viņš bija zaudējis tēvu, kas arī ir izmēģinājis viņa dzīvi. Un arī otrajā mašīnā bija tāda kā gāja bojā šī šofera draudzene. Bet es to nestāstu, tāpēc, lai akcentētu, cik traģiskas lietas notikušas manā dzīvē, tas nav tā domāts. Es tikai to gribu teikt, tāpēc, ka Dievam nav nejaušu gadījumu, un šis ceļojums bija mans sākums pie viņa. Es gulēju uz gultas kādu pusgadu, man bija palika 12 gadi, es mācījos arī otrais staigāt, atsāku atkal iet skolā,
ļoti to gaidīju, bet es biju izlaidusi veselu tā kā, skolas semestri un vēl arī ļoti daudz no jaunā semestra. Bet arī tur es tomēr uzskatu, ka tas nebija tāpat vien un tā tam vajadzēja notikt. Kad es atgriezos tomēr skolā, man atļāva tā kā turpināt, man neatstāja uzreiz uz otru gadu. Man teica, nē, gan jau, ka viņi tiks līdzi un tad jau skatīsies, kā ies un būs labi. Bet tomēr negāja nemaz tik labi. Šī reālā vide man tomēr kaut kā, ietekmēja un es nebiju priecīga atrasties skolā, jo man ar skolas biedriem nebija labas attiecības un man izsmēja un bieži vien gadījās tādi incidenti un arī sekmes man negāja, jo es nespēju tomēr tik līdzi, jo bija izlaists ļoti liels tāds kā rops. Un tad pēc kāda laika man sāka, tas jau bija 14 gadu vecumā, man sākās tāds kā panikas lēkmes, jeb kā ārsti to dēvē pēctraumatiskais šoks. Un pēkšņi viss tas pārdzīvojums sāka atgriezties reālajā dzīvē, sāk saprast, kas īsti ir noticis. Man ir vien vairāk, tā kā parādījās arī lēkmes, mani veda pie ārsta. Un sāk lietot tā kā zāles un tā. Un it kā šīs lēkmes mitējās, viss it kā veselība atjaunojas, viss notiek labi un tā. Bet pati pēc personības arī kļūst, tā kā man jau vairāk šie tīni, pusauģu gadi. Un sevī es kļuvu tāda depresīvāks, kļuvu tāda dumpinieciska un manī bija daudz tādas netaisnības sāpes, jo es nevarēju saprast, kāpēc tas viss ir noticis. Un ģimene pilnībā ir izjukusi, man arī vecvecāki, vectētiņš gāja bojā šajā laikā, viņš nomira, jo viņš nespēja visu to panest. Un šajā laikā arī attiecības ar manu mammu nebija īpaši spožas, jo mēs dzīvojām tādās divās atšķirīgās pasaulēs. Man vienmēr ir saistījušas garīgas lietas, tur filozofija un nezinu visādas, bet varbūt vairāk uz austrumiem kaut kas un tāds. Viņas vairs tikai materiālais, un tāpēc mēs arī tajā laikā nesapratāmies īpaši labi. Un mierinājumu tajā laikā es guvu mūzikā, kādreiz, kas bija mazāks, klausījos, mierīgu mūziku un tā. Bet tad man sāk iepatikties ar tādu smagāku mūziku, rock mūzika, un tas arī pārauga vien vairāk tādā vēl smagākā, vēl melanholiskākā mūzikā, un es beigās jau klausījos nevis mūziku, bet kaut kādu dzīvnieku ukšķēšanu, ko klausās šie rockeri, un pat vēl cilvēks, kas uz par metālistiem un tā. Un man bija šī depresija, un arī depresijas ietekmēs viena pati sāku smēķēt, jo tas bija tāds kā protests pret sabiedrību, es sāku arī lietot alkoholu, izklaidēties arī atradu savu, protams, dombiedrus. Un tāds kā protests, es laiku ģērbos melnā, staigāju melnā krāsā, mati bija pilnīgi melni, acis pilnīgi melnas, un man bija pilnīgi vienalga, ko sabiedrība par mani domā. Un es arī diezgan bieži domāju par pašnāvību, un bija arī tādi kā mēģinājumi, bet tie bija vairāk kā jau tajā laikā tādi kliedzieni pēc uzmanības un palīdzības. Un, kā jau minēju, man patīk visādas garīgas lietas, es gan tajā laikā vairs neticēju labajiem eņģeļiem, es uzskatīju, ka ir kritušie eņģeļi, un kad es jau vairāk viņiem līdzinos, un viņi sāka fascinēt, un es arī lasīju dažādas filozofistiskas satura grāmatas, jo man svarīgi bija meklēt un saprast, kas notiek šai pasaulē, kur ir patiesība, kur ir taisnība. Man bija ļoti daudz jautājumu par to, kāpēc ir tā kā ciešanas, kas ir nabadzīgs un kas ir bagāts, un tieši tas nabadzīgais ir tik labs cilvēks, bet tas bagātais ir slikts cilvēks un tam līdzīgi. Un es ļoti daudz arī meklēju attiecības ar cilvēkiem, to svarīgāko, kas cilvēkam var būt mīlestību. Un tajā laikā man jau bija tādi kā izveidojušies aizspriedumi pret kristietību, jo es biju salasījusies varbūt pārāk daudz nelabas grāmatas par to, kā viņi tur sevi tur varbūt sit, vai viņi tur, nezinu, iet tur lūdzās nenormāli un tur uzspiež cilvēkiem arī šiem. Man ļoti patīk vēsture, uzspiež savu ticību, un tas viss man bija vēl vienīgais, ko es biju lasījusi Bībelē, tēvreiz to bija aizmirsus, un es biju lasījusi eģiptiešu 10 mocības, un man likās, kā Dievs var būt labs, ja ir šādas mocības, tur maziem bērniņiem jāmirst. Jā, man tas viss vienkārši bija tāds, man likās, ka kristieši, kādus es viņus tajā laikā iztēlojos, ir kaut kādi prātā sajukuši cilvēki, kuriem vienkārši ir izskalotas smadzenes. Bet tāpat laikā tomēr reliģija mani ļoti vilka. Man ļoti patīk reliģija vēsture, pētīt reliģijas, domāt par tādām lietām. Es pat arī biju hinduismā, minimāli 10, 15 vai cik gadu vecumā es gāju uz Svētās govs dienu, jo man ļoti patīk dzīvnieki, un tad es tur, kas jau tādās nenotāk kādas dejas un tam līdzīgas lietas, bet, man bija interese. Un, protams, es pie sevis domāju,
Dievs laikam mani ienīst, ja man viņš sūta šādas ciešanas. Viņš laikam ienīst visu šo pasauli, jo tā ir tik ļauna un viņam tā noteikti riebjās. Un tā mūzika arī man ietekmēja, jo mūzika arī par to tas viss tika dziedāts. Un es sapratu, ja jau ir Dievs, tad noteikti ir arī Sātans. Un šī dzīvesveida un draugu ietekmē es sāku domāt, Sātans ir labais. Viņš ir tas, kuram ir patiesa. Viņš ir labais īstenībā, cilvēki to nesaprot. Un manas klades, es domāju, ārprāts, kad es viņus pāršķirstīju, ko es esmu pierakstījis, es domāju, šausmas, kā es tā varēju rakstīt tādu saukļu kā lai tiek Sātanam un Dievam, un visādi dzeļoļi par nāvi un par ciešanām un tam līdzīgi. Un tā es kādu laiku ilgi dzīvoju, kāds vairākus gadus, un kā jau viss, kas nav no Dieva, tas iztukšo. Šis dzīvesveids man iztukšo. Es ļoti bieži apmeklēju arī ballītes ar draugiem, piekdienas, gluži kā mums ir sabata dievkalpojumiem, mēs sagatavojamies, sadēsimies piekdienas pasaulē, cilvēkiem ir savs dievkalpojums, ka tu aizēj uz klubu ar draugiem, tev ir attiecības, tusiņi, un tas ir tas, kas mums vajag, kas mums pilnveido. Ja tas tev nav, tad tu pilnīgi, es būšu piekdienā viens pats, nē, man kaut ko vajag izdomāt, ko darīt. Un varbūt dažkārt paliec viens pats un arī iedzer, un tā, tad vēl tā tu sev mēģini piepildīt. Bet šis dzīvesveids man iztukšoja. Un es jūtu, ka man gribas kaut ko vairāk, un es turpināju lasīt dažādas grāmatas. Vienmēr es biju savā ziņā kaut kāds grāmatu darbs. Un es izlasīju vienu tādu grāmatu, kas pēc būtības ir tāds kā pilnīgi nav nekāds reliģisks, garīga satura. Tas bija vēsturiskās fantastikas romāns. Ļoti biezs, bet es domāju, nē, es gribu izlasīt, jo šī grāmatai nosaukums bija Jēzus video. Man bija 18 gadi, kad es to grāmatu lasīju. Man likās, nē, jāizlasa, un mani aizrāva šīs grāmatas saturs. Tur bija stāsts par kādu puisi, kurš tagadnes, var teikt, no nākotnes, nokļūst pagātnē Jēzus laikā, un viņš nofilmē Jēzu. Es nezinu, vai šis autors ir kristietis vai nē, bet tas, kā viņš attēlo Jēzus tēlu, man vienkārši likās, wow, tāda persona, un visi, kas viņu uzlūko, izmainās, jo šie grāmatas galvenie varoņi, viņi bija pilnīgi arī materiālistiski cilvēki, kurus interesē tikai karjera un tam līdzīgas lietas. Viņi uzlūkojot šo Jēzu, viņi mainījās, viņi nodeva savu dzīvi viņam, un viņu sirdis tika piepildīts ar to mīlestību, kas netika pasaulē apmierināta. Mums man bija tāds, wow, es arī gribu iepazīt šādu personu. Bet tā nebija lūkšana, tas bija tikai kaut kādas dziļas sirds ilgas, šī grāmata tika izlasīta, jo personiski es neticēju, ka Jēzus, es ticēju, ka Jēzus ir bijis kā persona, vēsturiski man liekas, un, protams, visi taču par to raksta un tā. Bet es neticēju Jēzum kā Dievam, un es neticēju, ka viņš ir augšām cēlies, jo man likās, kā var augšām celties, un kas ir reinkarnācija, kāda augšām celšanās, ko jūs runājat. Grāmata tika izlasīta, sirdī šīs ilgas palika, un es turpināju dzīvot tāpatās savu dzīvesveidu, bet tur varbūt vēl trakāk. Ar visām balītēm, alkoholu, cigaretēm, varbūt pat vēl arī kādām smagākām vielām. Bet es nebiju uz ilgu laiku. Dievs redzēja šīs ilgas, un tā pašā gada jau vasarā ar manu veselību atkal notika kaut kas ļoti dīvains un rudenī. Vienu brīdi vasarā tas parādījās, es pārgāju, es to aizmirsu, bet rudenī tas atgriezās. Man palika slikti ar veselību. Es nevarēju saprast, kas ar mani notiek, jo man likās, ka es jūku prātā. Man bieži bija tā, ka man nāk panikas lēkmes, man nāk baiļu, neaprakstām baiļu sajūtu, kaut kādu pilnīgi šķiet, kaut kas apkārt garīgs, man spiež, un es tūlītās nokritīšu un nomiršu. Un tas bija kādu ilgāku laiku, un es sapratu, ka tā nevar, un vienu nakti man arī palika slikti. Es vēl tieši skatījos šausmu filmu un Zāģis, un es zinu tādu briesmīgu filmu, un es viņu tā kā skatos, un es vienkārši vēl no tā visu, jo man vēl paliek slikti, un es sapratu, ka man trūkst elpas, man liekas, ka man sirds stāsies, un izsaucām ātros. Man izmeklēja kādu nedēļu, un atklāja, ka man ir epilepsija. Šīs smagās, izrādās tā ir šīs senās autoavārijas sekas, jo uz šo visu manu kāju lausto fonu un rokas un tur, viss tam līdzīgi netika tā saulēcīgi pamanīts, ka man varētu tāda būt pēc šī smagā satricinājuma un netika saulēcīgi ārstēta. Bet no vienas puses ārprāts un briesmīgi, kā tā, bet no otras puses slavu Dievam par to, jo, ja viņš ko pieļauj, tas nav tā pat vien.
viņa ceļa neizdibināmi. Un es biju tajā laikā ļoti noguruši no savu dzīvesveidu. Šīs dažas, laikam 2 vai cik nedēļas es biju slimnīcā, lika man ļoti daudz ko pārdomāt. Es gan lasīju arī tad vēl briesmīgu grāmatu un par tiešām šausmīgām lietām, bet man lika ļoti daudz ko domāt, kas ir dzīves jēga, kāpēc es vispār šeit esmu un kas ir notiek. Un tajā laikā es jau mācījos vidusskolā, kuru es izvēlējos. Es biju aizgājis tajā, es nepateicu, jau laikam 7. klasē es pārcēlos uz citu skolu, jo tās attiecības bija tik ar klasisbiedriem tik sliktas, un arī ar skolotājiem mācības bija sliktas, ka mēs izvēlējāmies pārcelt mammu lika man pārliekt uz citu skolu. Tur es paliku tā kā uz 2. gadu. Bet šajā skolā tas bija brīnišķīgi, un es tur mācījos, jo tajā pamatskolā es iepazinos ar vienu puisi, kurš ieteica vienu, tā kā vidusskolu, es nezināju īsti, kur iet. Viņš teica, jā, tur viena tāda vidusskola un tā, tev tur varētu patikt, jo tur vēsturi ir un tā vairāk. Un šajā skolā, kad es nokļuvu, es 11. klasē iepazinos ar meiteni Grietu. Amen. Un, jā, ir jau daži, kas zina Grietu, bet ir, kas nezina, es pastāstīšu. Un, ja Grieta tur nebūtu tajā klasē, tad nemaz nestāvētu. Gan jau kā varbūt savādāk Dievs vadītu, bet, tas bija tieši tā, kā viņš to izdomāja, jo kā Dievs nejauši uzzināja, vai noteikti nebija nejauši debesu skatījumā, es uzzināju, ka Grieta ir adventiste. Un priekš manis tas bija jauns vārds, un sapratu, ka viņa ir kristiete, un likās Grieta un kristiete. Nav jau tā, ka viņa nevarētu būt, bet viņa neizskatās pēc tā, ka pēc mana uztvera, kāda bija kristieši, pilnīgi likās tādi tur vienkārši, nerunā un vienkārši noslēgušies un ievarbušies varbūt tikai Bībelē un tam līdzīgi, bet nē, Grieta bija tāda draudzīga, gaiša, pozitīva, mākslinieciska un tāda cilvēka, kāda man īstenībā patīk un ar kuriem man pat vieglāk komunicēt. Un arī tas, ka Grieta manā uztverē mani pieņēma, jo es biju melnā, es klausījos smagu mūziku, mani cilvēki skatījās, kā tādu nedaudz tādu, nē, šis cilvēks mums nepatīk, un man liekas, baznīcā man izdzītu ārā un skatītos uz mani kā uz jukušo. Bet Grieta mani pieņēma, un mēs sākām runāties un tā. Man ļoti interesēja, kas tā ir tādi adventisti, kāpēc viņi ir kristiete. Un tas arī vienu dienu viņai tā, vaļsirdīgi pasaka, kur es tā skatos tur ārā no skolas un tā, zini ko, man šķiet, ka drīz būs pasaules gals. Un tā, jā! Amen! Un es tā, jā, un tad īstenībā kaut kad biju dzirdējis, ka Bībele arī par to runā. Un tad mēs iesākās mūsu sarunas, jo adventistiem ir ko par to teikt. Un pārvērtības notika diezgan strauji manā dzīvē. Un Grieta runāja tik brīnišķīgi par Bībeli, par Dievu, ko neuzspiedoši un par draudzes mācītāju, kurš pat zinot Bībeli no galvas. Likās, wow, Bībeli no galvas, un es arī gribētu. Un, lai gan mans dzīvesveids pilnībā neatbilst tam, bet man pēkšņi kaut kā likās, ka man gribētos lasīt Bībeli, un es taču viņu nekad neesmu lasījis īstenībā. Es esmu lasījusi tur grāmatu par ezotēriku, par visādi tur gaišreģi un visādas lietas un par baznīcām un tam līdzīgi, bet kāpēc es neesmu lasījusi Bībeli? Viņa taču ir tik vēsturiska grāmata, gadsimtiem sena, viņa pastāv joprojām, un cilvēki viņu lasa, un man arī jāpalasa, kas tur rakstīts. Un tajā laikā arī Dievs mainīja man dzīvesveidu, es arī sāku, es vairs nesmēķēju. Vienas dienas laikā Dievs vienkārši šo pārtrauca, jo es sapratu, ja es to turpināšu, tad es vienkārši nomiršu, burtiski. Un arī šīs ballītes vienkārši vairs tik ļoti neinteresēja, un es gribēju kaut ko citu. Un tad Grieta man uzdāvināja Bībeli, un tieši pēc 3 dienām, tas ir 18. aprīlī, paliks 3 gadi, kā man ir Bībele. Un tad, kad Grieta man uzdāvināja mazo Gideonu, šo jauno derību, es burtiski viņu izdzēru, jo es viņu lasu, un es lasu, Jēzus ir ceļš un dzīvība, un viņš ir gaisma, un Dievs ir mīlestība, un tāds, wow, tas taču ir tas, kur ir mani jautājumi, kur ir, Jēzus ir patiesība. Es tagad zinu, kas ir patiesība. Man jāzina, kas ir Jēzus, es lasu, kas ir Jēzus, un kā viņš tur dziedināja, un man tieši tajā brīdī bija ļoti vajadzīga veselības dziedināšana. Un Dievs to tiešām darīja manā dzīvē. Viņš man paskaidroja visu un uz tā brīža jautājumiem. Un arī es noticēju, ka Kristus ir augšām cēlies, jo Bībele pati par sevi visu labi paskaidroja, kāpēc viņš ir augšām cēlies. Un ka tas ir reāli, ka tie nav meli, jo savādāk jau nebūtu jēga vispār ticībai.
Un arī tas, ka Bībele man uzrunāja tāpēc, kad viņa deva atrisinājumu. Viņa deva tāds kā paskaidrojumu par to, kas ir un kas notiks tālāk. Citas grāmatas to tā nedeva. Un tajā laikā es arī sāku apmeklēt mazās grupiņas. Grieta man uzaicināja. Man ļoti iepatikās tie jaunieši, kas tur bija, likās tik jauni cilvēki un gudri. Un man vispār nepadodas ezotēt tās eksaktās lietas. Un visi mācās kaut kādās tādās skolās. Un jūs tie taču inteliģenti cilvēki, un viņi runā par Dievu vārdu tik personiski. Man ļoti tas iepatikās, un es arī sapratu, ka ļoti drīz, jau pēc pāris nedēļām sapratu, ja es savu dzīvi neatdošu Jēzum, tad tā vispār nav jēgas. Man vienkārši nav vairs kāda jēga savādāk dzīvot. Un tā 2009. gadā es arī apmeklēju Bībeles stundas pie mācītāja, izgāju tam cauri, un 28. decembrī es nodevu savu dzīvi Kristuma ūdens kristībā. Un zīmīgi ir tas, kad autoavārijā es cietu 25. decembrī. Un 28. decembrī man bija operācija, šīs kāju operācijas un tam līdzīgi. Un cik zīmīgi ir tas, ka tieši pēc 8 gadiem, 26. decembrī es nododu Kristum savu dzīvi, lai viņš arī tālāk var mani saoperēt un salabot. Un tas ir tāds īsums no tā visa stāsta, kā Dievs man ir vadījis, un ko es ar to vēlēs uzsvērt, ka katram mums dzīvē varbūt nav gluži tādi stāsti, bet nekas nav nejaušība. Dievs, un arī tas, lai tas jūs stiprina, kad arī tas man paši stiprina, ka Dievam nav neviena neatgriežama cilvēku. Viņš ir visbriesmīgākos cilvēkus, kas mums šķiet briesmīgākie, Dievam nešķiet briesmīgi, grēks ir briesmīgs. Ko es vēlējos kā galvārdu pateikt, kad es tieši daudz esmu dzirdējis, ka, nu jā, tev jau tā viegli, tu no pasaules esi atgriezusies, un tu tā dedzīgāk varbūt lasi vai tā. Nu, nezinu, kaut tā vienmēr būtu, bet es tā pie sevis domāju, ka Dievs mums visiem kopā ir paredzējis tādu kopīgu atkal atgriešanos pie viņa, kādu mēs piedzīvosim tikai kopā, jo var jau būt tā, ka es esmu atgriezusies no pasaules, kāds ir dzīves draudzē, un tā mēs varam kopīgi dziedāt, nedraudzē dzīves, bet audzes draudzē, tā varētu teikt, un mēs kopā varam kalpot un tam līdzīgi, bet mēs atkal varam pazust. Mēs varam pazust un pašā draudzes viducī, nevienam to nepamanot, no tā ir jāuzmanās. Tāpēc uzraugiet savus brāļus un māsas, lai nepazūd neviens arī draudzes viducī. Tā, ko es novēlu. Paldies!